Mēs pielūdzam dzīvo Dievu. Atcerieties vienīgo dzīvo Dievu, kungs. Kā lai neslavē, kā lai nenes tev upurus, kā lai nepienes tev visu savu sirdi, kungs. Kā lai neatzīstās tev mīlestībā, ka mēs tev mīlam ar visu savu sirdi, prātu un spēku un dvēseli. Jo kāda jēga sirdi dalīt ar elkiem? Tam nav jēga, kungs. Tam pat nevis nav jēga, bet tam ir slikts rezultāts, bet kad mēs tev atdodam visu, un arī paši sevi, kungs, mīļais Dievs, un ne rezultāta dēļ, bet tavas mīlestības dēļ, kungs, ar pateicīgām sirdīm, tad mēs piedzīvojam tevi dzīvais Dievs katru mīļu brīdi, katru dienu, kungs, un mēs liecinām, kungs, tā kā arī Jesaja teica, mēs esam tavi liecinieki. Notiek lietas, kungs, kad mēs pielūdzam nedalītu sirdi tevi, kungs, ar visu, kas mēs esam, ar visu, kā mēs dzīvojam. Mēs teicam tevi, kungs, mīļais Dievs, tev slava, gods un pateicība vienīgam dzīvam Dievam, Izraela Dievam, Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievam. Slava tev, kungs, mīļais Dievs, slava tev, tu valdi. Tev pieder viss spēks, vara un gods. Slava tev, slava tev. Teic to kungu, jāteic, mana veselē, godāts lai viņa vārds. Dziedi kā vēl nekad, mana sirds, lai pielūdz tavs svētais vārds. Kad saule aust jauna diena sākas, lai atkal tava dziesma stāv, lai tas mani sagaida, lai kam ir jānotiek. Tev dziedāšu līdz atkal vakars nāks. Teiks to kungu, jāteic, mana dvēselē, godāts lai viņa vārds. Dziedi kā vēl nekad, mana sirds, lai pielūdz tavs svētais vārds. Tu
tavs vārds svētais un patiesais, patiesīgais, kurā nav melu, kurā nav viltības, kurā nav grēka, kurā nav nekādas tumsības, svētais un patiesais, patiesība, ceļš un dzīvība. Pielūdzam un atdodam Tev visu godu, slavu un pateicību vēlreiz, vēlreiz un vēlreiz. Amen. Amen. Un gremdējamies Tavā vārda patiesībā. Amen. Amen, amen, amen. Pasakiet vēlreiz amen. Amen. Tas Jā, viņa vārds. nekad nav par daudz teikt šo vārdu amen. Amen. Protams, ja mēs piekrītam. Jā. Svarīgi atcerēties, ka tas ir viens no viņa vārdiem. Amen, amen, amen. Nu jā, tā raksta jauna amen. Viss viņa apsolījumi ir jauna amen. Patiesais. Jā, viņš ir patiesais. Tieši tā. Sēžties tā kunga, saldējā glābūtnē, glābūt Dievu namās. Prieks visus redzēt. Sveic tāpat visus, kas skatīsies dievkalpojumu ierakstu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un lai klausoties šo dievkalpojumu ierakstu, Svētais Gars vienkārši nonāk pār jums un izdara savu brīnišķīgo darbu. Jo Svētais Gars darbojās savos bērnos. Ziniet, interesanti, kad Svētais Gars darbojās ne tikai Dievu bērnos, bet viņš darbojās arī neticīgajos. Nu, interesanti, bet viņš darbojās, jo savādāk, ja nebūtu Svētais Gars, tad neticīgs nekad nekļūtu par ticīgu. Ja? Un Svētais Gars darbojās. Viņš darbojās pie cilvēka sirdīm, viņš klauvēja, un tad notiek viens brīdis, kad cilvēks viņu ielaiž iekšā. Un tad notiek šis brīnišķīgais mīlestības, kad Jēzus šo viņš saka, es un Tēvs mēs vakariņosim. Turēsim mīlestības kopā ar Tevi, un tas ir pats brīnišķīgākais. Jā, ir tā, ka, zināt, ir tādi cilvēki, un tie ir tādi smagi cilvēki, kuri, teiksim, paņem savu ēdienu un iet kaut kur, ēst viens pats, jā. Bieži vien, diemžēl, mūsdienās notiek, ka tas ir dators, jā, ka viņš paņem savu porciju un aiziet. Un kristīgi vecāki, viņi parasti to neļauj. Tāpēc, kad, galda sadraudzība, tas ir kaut kas īpašs. Galda sadraudzība norāda to, kad mēs esam viens ģimenes dalībnieki. Vēl varētu jau pateikt, vēl precīzāk viens derības dalībnieki, mēs esam vienā derībā. Un ja mēs esam vienā derībā, tad mēs sēžam pie viena galda. Ziniet, un interesanti ir, kad mēs sēžam pie galda, tad savstarpēji notiek kaut kādas sarunas, notiek tāda, apmaiņa, ja? Mums, piemēram, pie mūsu sadraudzības ir garīgas sarunas, vai ne? Un tas ir interesanti, kad mēs redzam, kā gars plūstas ar cilvēkiem, kā viņš viņus apvieno, kā šajās sarunās mēs uzzinām kaut ko noderīgu priekš sevis vai kaut ko atklājam, kā šajās sarunās mēs arī iegūstam mieru, apstiprinājumu kaut kādām lietām vai arī noliekumu kaut kādām nepareizām lietām. Ja? Tā tas notiek. Ja? Un tad, ja mēs esam šajā derībā, un derība tā mums ir ar Dievu, un derība mums ir ģimenē, un draudzē, tā, jo mēs esam viens derības dalībnieki, ja kāds nav lasījis. Ja? Mēs esam viens derības dalībnieki, un ja mēs esam viens derības dalībnieki, tad mēs esam ģimene, tad mēs sēžam pie viena galda, un kopā ar Dievu, ja tā var izteikt, ja, tad ar Svēto Garu mēs vakarējam, jeb turam mīlestību. Un labi, kad ir šie sadraudzības mirkļi, un tad, kad cilvēks mēģina kaut kur noiet malā vai viņam neinteresē šī ģimenes sadraudzība, tas tāds smags gadījums, tas norāda, ka cilvēkam ir kaut kāda trauma vai viņam ir kaut kāds iemesls, un parasti tas ir garīgs iemesls, kāpēc cilvēks neuzskata par svarīgu sēdēt pie galda kopā ar savu ģimeni, ja, un turēt šo mīlestību kopā. Tas būtu apmēram tā, ka mēs pēc dievkalpojuma paņemam katrs savu porciju, savu maizīti, somā iekšā un uz māju. Ja, apmēram tā. Tā kā, tas tā, lai līdzībās. Labi, mīļie, tas tādam ievadam. Šodien mēs runāsim par žēlastību. Ziniet, žēlastība arī par darbiem, par mums, mēs runāšu par mums un par Dievu. Jeb otrādi, par Dievu un par mums.
esmu dzirdējis ļoti daudz svētrunas par žēlastību. Un, diemžēl, par laimi. Par laimi ir daudz, žēlastība ir daudzpusīga. Ja? Mēs nevaram žēlastību, līdzīgi kā arī Dievu, mēs nevaram uzzīmēt kaut kādu glēzni vai uzzīmēt kaut kādu portretu, ja? Un teikt, tas ir Dievs. Ja? Man bija viens, man ir viņš tagad paziņa, labs paziņa, viņš bija Ziemassvētkos no Alvas izlējis, viņš ir parasts cilvēks normāls, kā es kādreiz biju normāls cilvēks arī, ja? Viņš Ziemassvētkos bija no Alvas izlējis tur kaut ko Spainī, un tur bija tāds ķeburs viņam izlējies, un viņš bija ielicis Facebookā un nosaucis viņu bija to par ķeburu, mans Dievs. Jā. Es jau arī tā kā ļoti asi noreaģēju uzreiz, tas bija ļoti sen. Es biju tikko jauns vēl kristietis, es tā diezgan asi noreaģēju, un viņš atkal asi atreaģēja diezgan atpakaļ, vai ne? Un apmēram tā, ka viens jau neaizliedz man pielūgt manu Dievu un viņam viņa Dievu, ja? Viņam viņa Dievs tā kā pēdījums ir, ja? Jā. Tā notiek, un kāpēc es to stāstu? Par ko es iestāstu? Daudzpusīga. Daudzpusīga. Žēlastība ir daudzpusīga. Un viņš to redz tādu. Viņš redz, ka viņa Dievs ir tāds. Ja? Tāpēc mēs nedrīkstam uzzīmēt kaut kādu portretu vai pateikt, lūk, tas ir mans, vai parādīt kaut kādu, zelta teļu, tas ir mans Dievs. Ja? Nav, tas nav mans Dievs. Tieši tāpat kā mēs Dievu nevaram uzzīmēt, mēs arī žēlastību nevaram pateikt, lūk, tikai tā ir žēlastība. Saprotat? Un esmu dzirdējis daudz dažādas svētrunas no daudz dažādu konfesiju pārstāvjiem, ieskaitot reformātus, kas ir žēlastības sludinātāji. Un es vēl kā tagad atceros, es viņu dzirdēju pa Kristīgo radio, un es domāju, lai gan tas cilvēks bija teoloģiski ļoti gudrs, kurš to sludināja, es domāju, traki diezgan, traki. Viņš viņu sludināja kā savas draudzes, ir savas konfesijas mācību, doktrīnu, ja tā drīkst teikt, ja. Un no vienas puses varētu teikt, jā, ok, jā, bet no otras puses es redzu, ka tas, ko viņš sludināja, tas bija tik sausi, un tur iekšā nebija no viņa nekā, no šī cilvēka. Viņš pats nebija tam izgājis cauri, viņš to nav piedzīvojis. Un ja cilvēks to nav piedzīvojis, tad viņš to var pasniegt, ja mācīt akadēmiski. Zināt, ko nozīmē akadēmiski? Jā. Tas nozīmē gudri, ja? Ar prātu, ja? Ar zināšanām, bet tas nav ar sirdi, tas nav no sirds uz sirdi. Un cilvēks, kurš nav piedzīvojis žēlastību, viņam ir ļoti grūti par to runāt. Šīs svētruņi, ja arī šāds cilvēks to sludina, viņi būs savs. Sausiņš sludina savs runu, apmēram tā mēs varētu teikt. Ja? Ko mēs sakam par sausiņiem, sausiņi tāda arī ir sausiņi. Ja? Bija tāds apzīmējums kādreiz cilvēkiem. Lai gan tas nav pēc izskata, ja? Tas nenozīmē, ka viņš ir tāds plāns vai tāds kaut kāds. Tas ir pēc viņa, kā lai pasaka, pēc viņa dzīves uzskatiem, pēc viņa dzīves mācības, pēc tā, kā viņš uzvedās un pēc tā, kā viņš sev pasniedz citiem un pēc tā, kā viņš citiem māca. Atreferētāji, paldies, ļoti labs. Atreferētāji. Atstāstītāji, atkārtotāji, repīteri. Sauciet vēl kā gribat, jā. Kaut kur ir izlasījis un tagad viņš to, tādā veidā. Lūk, un tad ir vēl tāda lieta, ka citi sludina tā saucamo superblagadaļu, superžēlastību, ja? Un savukārt citi mēģina viņu salikt kopā kaut kādā veidā ar jūdaismu, ja? Un izveidot kaut kādu, ir daudz dažādu. Un nevar teikt, ka viņiem būtu, viņi nepareizi kaut ko runāt, ja? Bet mēs nevaram, kā saka, tikai vienā veidā kaut kādā tagad mēģināt žēlastību pasniegt, un tikai tā, un kas tā nedomā, kas tā nerunā, bezmaz lāsts par to, ja, apmēram tā. Tā nav. Žēlastība ir jāizprot, žēlastība ir jāpiedzīvo. Un žēlastību var piedzīvot tikai tad, ja mēs nākam pie Dieva. Ja mums no viņa vajag šo žēlastību, ja.
Un ir cilvēki, kuri nāk pie Dieva ar prātu, akadēmiski, ja, un viņi nevar šo žēlastību piedzīvot, tāpēc, ka šis ceļš nav bijis pareizs. Ja? Mēs nevaram pie Dieva atnākt ar prātu, mēs pie Dieva varam atnākt tikai ar sirdi. Žēlastību Dievs dod no savas sirds, ja tā drīkst izteikties uz manu sirdi un uz tavu sirdi. Tā ir žēlastība. Ja? Un es gribu šodien šo tēmu žēlastību vēlreiz. Es esmu jau arī runājis, ja? Bet to nevar izrunāt vienā reizē, un es vienkārši mēģināšu šoreiz padziļināt mūsu redzējumu, mūsu sapratni par žēlastību, jo es pagājušās reizēs ļoti daudz pieminēju žēlastību, ja? Es ļoti daudz pieminēju par žēlastību, un es solīju, ka es jums izskaidrošu vairāk tieši šo te jēdzienu žēlastību. Krieviski tas ir blagodaķi, jeb dot labu, burtiski tulkojam. Blagodaķi, jeb blagodaķi. Blaga ir labs, kaut kas labs, labums, ja? Labas lietas, ja? Un mēs zinām, ka Dievs mums dod, Lūkas evaņģēlē rakstīts, ka viņš mums dod tikai labas lietas. Ja? Dievs mums dod tikai labas lietas. Mēs varam prasīt kaut ko sliktu, un viņš mums nedos to slikto. Tāpēc, ka viņš dod mums tikai labas lietas. Jo rakstīts, viņš zina, ko mums vajag patiesībā. Ja? Nu, tāpēc ir tā, ka kaut kādas lūkšanas no mūsu lūkšanām, ka pat labas lūkšanas, ja? Svētī, kungs, svētī, ja kungs nesvētī. Tāpēc, ka kaut kas cilvēkam ir jāiemācās, kaut kas viņam ir jāiziet, kaut kam ir cauri, ja? Un labu lūkšanu brīžiem uz viņas atbildi ir jāgaida ilgi, jo Dievs grib mums kaut ko izvest cauri, iemācīt caur to mums, jo ja viņš mums uzreiz svētīs, tad mēs neiemācīsimies kaut ko. Ja? Un tas ir interesanti, ja? Un tā Dievs var būt. Tā ir žēlastība, mēs runājam par žēlastību. Viens no žēlastības, teiksim tā, skolotājiem, ko mēs redzam svētajos rakstos, tas ir apostols Pāvils. Un apostols Pāvils raksta draudzē, varētu teikt tā, mums. Viņš raksta mums. Šī gadījumā efeziešiem tā ir 2. nodaļa, 8. 9. pāns, kas saka, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Paskaidrošu. Šeit ir tāds vārds salikums, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Bieži vien cilvēki, neredzot šo kontekstu, viņi mēģina paskaidrot to, ka ticība tā ir Dieva dāvana. Nevis žēlastība, bet ticība tā ir Dieva dāvana. Jā, ticība ir Dieva dāvana, bet tā ir viena no svētā gara dāvanām, ko Dievs dod īpaši uzdevumu veikšanai cilvēkam. Iziet cauri īpaši smagiem, sarežģītiem, dzīves apstākļiem, un viņš iedod šo ticības dāvanu. Un cilvēks vienkārši palēkdamies, priecādamies, slavēdams Dievu iziet tam cauri, jo viņam tajā brīdī ir pārdabiska ticība. Ja? Nevis pārdabiska, bet pārcilvēcīga ticība. Tā es gribētu teikt. Pārcilvēcīga ticība. Un ticība kā dāvana, ja mēs sakam, ka Dievs mums ir iedevis ticību kā dāvana, tad šajā gadījumā tā ir žēlastība iedot kā dāvana, ticība kā dāvana, pats sev viņš sūta no debesīm mirt pie krusta, pats viņš nomirst pie krusta, pats ar sevi viņš noslēdz derību, mums viņš viss iedod kā dāvana, man jautājums, kur tad es esmu priekš kam, tad es vispār vajadzīgs, ja Dievs man viss jau iedod. Viņš man iedod ticību, viņš man iedod žēlastību kā dāvana, ja? Pats ar sevi noslēdz derību, ja? Pats ar sevi salīdzinājās, jo, ja man ir iedots viss kā dāvana, tad par ko vispār cepties? Halleluja! Un tā tālāk, ja? Nav tā īsti. Izrādās, žēlastība ir dāvana, bet ticība ir no mums. Un ticība nāk no dzirdēšanas, no Dieva vārda, no dzirdēšanas, ja? Mēs dzirdam un noticam, ja? Noticēšana tas ir mūsu lēmums, jo noticēšana rakstīts, ja ticība, tā ir stipra uzticēšanās. Atkārtošu mazliet to, ko es runāju iepriekš. Ticība, tā ir stipra paļaušanās, jeb uzticēšanās. Ja man Dievs iedod uzticēšanos kā dāvanu, tad jau es esmu robotiņš.
tad jau viss viņš man iedod, es jau automātiski viņam uzticos, ja? Un ko tad, no manis jau neko nevajag. Izrādās vajag. Vajag man un tavu ticību vajag. Un ja mēs ticībā šo dāvanu pieņemam, tad mēs ejam tālāk. Ja? Un tāpēc žēlastība ir Dieva dāvana, rakstīts, lai neviens nelielītos ar saviem darbiem. Jo žēlastība ir dāvana un žēlastību mēs nevaram nopelnīt, mēs nevaram viņu iegūt, nevaram nopirkt. Nevaram. Žēlastība tas ir kaut kas, ko nevar nopelnīt. Viņu var saņemt kā dāvanu, bet saņemt uz Dieva noteikumiem. Saņemt uz Dieva noteikumiem. Un ja mēs nākam pie Dieva, tad mēs saņemam šo dāvanu. Mēs viņu nopelnījām, ja mēs pēc tam varam teikt, es visu dzīvi biju tāds superīgs kristietis, nelāsīt mutē neņēmu, kāsīt nesmēķēju, viss man bija tāds klapes uz acīm, jo es ne uz vienu sievieti blakus pat nepamirkšķināju. Vispār mēs acis, ka es pa ielu gājis, acis aiztaisīju ciet, es neelpoju, jo pasauli ir samaitāta. Tur vienkārši neko, saprotiet, tā taču nav. Tā taču nav. Dzīvi cilvēki, mēs dzīvojam. Tāpēc neviens nevar nopelnīt. Neviens to nevar nopelnīt tātad žēlastība ir Dieva dāvana, un žēlastība darbojās tikai mūsu ticībā. Ja mums ir ticība, tad viņa darbojās. Ja mums nav šī ticībā, ja mēs viņu nepieņemam, ja, tad šī žēlastība mūsu dzīvē nevar darboties. Galatiešiem viņš raksta tālāk. Galatiešiem 6. nodaļa, 1. nodaļa, 6. pāns, atkal Pāvils raksta par evaņģēliju un par žēlastību. Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam. Žēlastība ir evaņģēlija sastāvdaļa. Dievs tā iemīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo dēlu krusta nāvē. Lai ik viens, kas tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Ik viens, kas tic, dabūt mūžīgo dzīvību. Mēs varam savilkt daudz dažādas rakstas vietas kopā, ja? Par to, ka grēka alga ir nāve, ja? Bet Dieva balva, kas ir žēlastība, ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Jānis saka savukārt, viņš saka, ja mēs nākam pie viņa ar patiesu sirdi, 1. Jāņa 1.9, ja? Viņš nākam pie viņa, izsūdzam savus grēkus, atklājam viņam savu sirdi, tad viņš mums piedod visus nodarītos grēks, un tad Jēzus Kristus asins, tātad viņam upuris pie krusta mūs šķīst no visas netaisnības. Viss. Un no tā brīdi mēs esam svēti, tīri, zelta gabalīgi. Lai gan patiesībā mums tā neliekās, bet tāda mēs esam Dieva acīs. Un par to mēs runāsim, kāpēc mēs tāda esam. Un šeit galatiešiem, es par galatiešiem vēl mazliet jums runāšu. Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, ja? Tātad Mesijas žēlastībā. Žēlastība ir Dieva dāvana. Tātad Kristus ir Mesijas žēlastībā. Un piegriežas pēc citam evaņģēlijam. Kas ir cits evaņģēlijs? Ko galatiešiem mācīja tie, kas pēc Pāvila nāca? Ar žēlastību nepietiek. Tur vēl jāpieliek kaut kas ir klāt. Tur vēl ir bauši, arī viss jāliek klāt. Tur vēl jāapgaizās ir. Ja? Skaidri gaiši. 2. nodaļa tas ir rakstīts. Galatiešos. Ja? Tā kā nebūs tik vienkārši jums. Ja? Tā kā žēlastība ir žēlastība, bet viss tagad ejam cauri 613 baušiem. Jo 10 tik pa maz, jūs domājat, 10 jūs, nē. Tur visam jāiet cauri. Un visiem ir jāapgrēzās. Vīriešiem. Sievietēm cauri vīriem. Romiešiem 1. nodaļa. 16. un 17. pāns. Jo Pāvils atkal raksta romiešiem. Jeb itāļiem. Itāļu draudzē. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tas, kāpēc viņš nekaunās? Viņš tālāk paskaidro. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu, kas nezina, kas ir pestīšana, pestīšana ir glābšana. Ja? Par pestīšanu ikvienam, kas tic. Ikvienam, kas tic.
Viņš nekaunās šī evaņģēlija dēļ, jo tas ir Dieva spēks par glābšanu ikvienam, kas tic. Jūdam vispirms, un pēc tam arī grieķim, itālim un latvietim un krievam un čigānim un tā tālāk. Ja? Vispirms jūdam un tad visiem pārējiem. Jo tajā rakstīts, kas ir tajā evaņģēlijā, tātad atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību. Kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. No ticības taisnais dzīvos. Ja tu un es, ja mēs esam taisnie, tad mūsu dzīvības eliksīrs ir ticība. Ja tev ir ticība, tu dzīvos. Ja tev ir ticība, tu tiks izglābts. Ja tev ir ticība, tu saņems dziedināšanu. Tā ir. To saka svētie raksti. Atgādini, ka ticība, tā ir veltīšanās, uzticēšanās, uzticība, ja? Un ticība dara īpašu darbu pie mums. Un tagad par to, ko ticība dara. Rakstīdams, ka tātad romiešiem ejam tālāk. Romiešiem 3. nodaļa, 26. pāns. Jo viņš piedod, mēs ejam tātad, jo atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts no ticības taisnēs dzīvos. Ejam tālāk, Romiešiem 3. nodaļa, 26. pāns. Jo viņš piedod visus agrāk, dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus. Agrāk tas nozīmē tas, ko mēs pirms līdz Kristum izdarījām. Pirms mēs nācām pie viņa. Mēs nācām pie viņa, mēs nācām, tā kā 1. Jāņa 1.9. Mēs nedrīkstam raut ārā no kopējā rakstu konteksta neko. Tātad Jānis mums skaidri gaiši parāda, kādā veidā mēs nākam pie Dieva. Ja? Un šādā veidā viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus. Kas ir Dieva pacietība? Dieva pacietība ir Dievs ir pacietīgs, viņš ir ilgpacietīgs, viņš gaida, kad mēs atsauksimies uz viņa aicinājumu, kad mēs nāksim pie viņa. Tas ir šis viss laiks, kamēr viņš gaida uz mums. Jo Dievs ir ilgpacietīgs. Mēs esam nepacietīgi, bet Dievs ir ilgpacietīgs. Tad viņš piedod šos visu šī gaidīšanas laikā nodarītos grēks, lai tagadējā laikmetā, tagad, kad mēs esam atdevuši savas dzīves Jēzu un Kristu un savus grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnīgs būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Atkal jūs redzat, kur ir uzsvars, uz ko? Uz ticību. Tātad tikai tam, kas tic Jēzum. Ja netic, daudz saka, cilvēki, mēs uz ielas varam pajautāt, tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Jā, es ticu. Jā. Bet tā nav ticība. Ticība, tā ir stipra paļaušanās, tā ir uzticēšanās. Tas nozīmē, ka tu viņam esi uzticējis savu dzīvi, tu esi uzticējis sev viņam. Tā ir ticība. Ja? Lūk, un kas tad notiek? Tātad viņš piedod visus grēkus, lai tagadējā laikā, tagad, kad mēs esam pie viņa atnākuši, parādīt mums savu taisnību, jo Dievs ir taisns, mēs bijām netaisni. Tad, kad mēs apzināmies, ka mēs esam netaisni, mēs nākam pie Dieva, un viņš mums parāda savu taisnību. Dievs ir ar grēku? Nē, bez grēka. Tāpēc viņš ir taisns. Ir tā. Jūs zināt, kas ir taisns? Taisns ir taisns. Taisns. Un tad, kad nagu iedzīt iekšā, iedzen un līdz galam neiznāk iedzīt, tur zars vai kas, un viņi noliecās. Mēs viņu tagad izvelkam ārā ar kazskāju, tā sauc so instrumentu, ja? Izvelkam ārā, un tagad jautājums, tā nagla ir taisna? Līga. Un ko mēs ar to naglu darām? Liekam uz laktiņas un ar āmriņu taisnojam. Nu, tad, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnīgs būdams. Un taisnodams to, kas tic Jēzum. Taisnodams to, kas tic Jēzum. Tātad, ja es un tu, ja mēs ticam Jēzum, tad Dievs mūs ņem un ar āmuriņu taisno. Lai mēs būtu taisni. To dara ticība. Ja
tev nav ticība, respektīvi šeit ir ļoti labs tāds signalizators vai indikators, ja, indikators. Ja cilvēks ir līgs, ne jau fiziski līgs, ja, bet ja tu redzi, ka viņa dzīve ir tāda, ja, viņa dzīve ir tāda, ja, viņš saka, es ticu Jēzum Kristu, es esmu Dieva bērns, ja, bet tu redzi, ka viņa dzīve ir tāda, ja. Tātad Dievs viņu netaisno. Viņam nav ticības, viņam nav uzticēšanās un paļaušanās uz Dievu. Dievs viņu nevar iztaisnot, jo viņam nav ticības. Ja viņam būtu ticības, Dievs viņu taisnot, viņš būtu taisnīgs. Jo cilvēks taisnāks, jo lielāk viņam ticība ir. Otrādi, jo lielāk ticība, jo viņš taisnāks. Amen? Amen. Redzi, mēs ātri visu noskaidrojam. Lūk, tas ir patiesais evaņģēlijs, tas, ko es jums tagad stāstu, tas ir patiesais evaņģēlijs. Redzat, ir tādas situācijas, ka dažreiz ticīgiem nav pārliecināti par savu glābšanu. Bet kāds cits savukārt saņem pārmetumus no centīgākiem brāļiem par to, ka viņi ir atslābuši, jā, vai pārāk atslābuši, katru nedēļu negavē, 3 reizes dienā nelūdz, un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Ir tādas situācijas. Ja? Lūk, un šeit ir tā, ka viņi, ja tā varētu teikt, tas ir pārmetums, un tā ir tā kā baidīšana par to, ka apmēram tā, ka tu necenties, tu esi pārāk atslābis savā tajā žēlstības izpratnē, ja? Un tev ir vairāk jācenšas, tev ir vairāk jāgavē, tev ir vairāk jācenšas, tev ir vairāk jādara tas, tev ir vairāk tas, ja? Un tev ir vairāk tas, tāpēc, kad teiksim, šī cita cilvēka acīs, ja, piemēram, kurš, kā es jau teicu, katru nedēļu pieņemsim gavē, ja, un tā tālāk, ja viņa acīs tu neesi atbilstoši, teiksim, viņa sapratnē par ticību, ja, un par žēlstību, tad viņa acīs tu būsi, tāds tā kā neticīgais, ja tā varētu teikt, ja, un viņš tev mēģinās pārliecināt, kad tu patiesībā esi uz bīstamu ceļu. Lai gan tu esi bijis līdz tam pārliecināts par savu glābšanu, bet viņš tev mēģinās pārliecināt, ka tu esi uz bīstamu ceļu un tu esi uz atkrišanas ceļu un tā tālāk. Redzat, un viņš ar to iesaist šaubas cilvēkā, un tā ir problēma, jo atceramies, ka sludināšanas mērķis, protams, pirmkārt tā ir sludināšana, ja Dieva vārds tā ir patiesība, ja? Mēs viņu nedrīkstam sagrozīt. Ja? Sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāks no skaidras sirds un nešaubīgas ticības, ja? Vai pārliecinošas ticības. Ja? Mīlestība. Ja? Tad šeit ir jautājums, ja cilvēks sēj šīs te šaubas, ja? Otrā cilvēkā, kurš bija pārliecināts par savu glābšanu, tad tā nav Dieva sludināšana. Katru reizi, ja arī ir tāda situācija, kad ir brālis vai māsa ir jābrīdina, ja, vienmēr ir izēja. Ja tiešām tas ir grēks, tad cilvēks grēku var izsūdzēt, nožēlot, un viņš dzīvo nevis tikpat laimīgs, bet vēl laimīgāks viņš dzīvo tālāk. Ja? Vēl priecīgāks viņš dzīvo tālāk. Ja tas tā ir. Jo brālis viņam palīdzēja izvilkt miežu graudu, ja, no acis vai tam līdzīgi. Ja? Un tā tālāk. Bet, ja tas sēj šīs te bailes un šaubas, ja, tad, diemžēl, ir tāda lieta, ka cilvēks, kad viņš sāk šaubīties, viņa rezultāti, diemžēl, pasliktinājās. Tad, kad cilvēks ir pārliecināts par savu dzīvi, kad viņš ir pārliecināts par sevi, tad viņš var izdarīt daudz vairāk, nekā tad, kad viņš ir šaubās un nepārliecināts. Ir tā kādam līdz, ja? Jā. Ir tā. Un tas ir svarīgi, lai mēs būtu pārliecināti, ja mēs esam pareizā ceļā, tā kā es izstāstīju pirmos, teiksim, soļus par evaņģēliju, ja mēs esam nākuši pie Dieva, mēs esam pārliecināti par to, kad mēs esam saņēmuši viņa žēlstību, un šajā žēlstībā un ticībā, savā ticībā, kas mums ir, mēs paliekam. Un tajā mēs tiekam taisnoti un dzīvojam tālāk. Ja? Nākošais, ko es gribu teikt par žēlastību. Ja? Žēlastība kā dāvana. Redz, vecajā derībā, ja mēs tā varam izteikties, ja? Jeb Sinai kalnu derībā,
žēlastība bija kā rezultāts. Žēlastība bija kā rezultāts. Ja tu darīsi tā un tā un tā, tad tev būs tā un tā. Nu, apmēram, ja. Šeit ir savādāk. Caur Jēzus Kristus upuri pie krusta, žēlastība ir kā dāvana, jeb kā rezultāts mums iedot. Nenopelnot. Mēs neko nezinājām par 10 baušiem, mēs nezinājām. Ja? Bet nākot pie Kristus, ja, tas ir interesanti, ka cilvēki rakstīts ir, kad ebreji zina bauslību, bet pagāni nezina bauslību. Ka pagāniem šī bauslība, tā ir viņa sirdsapziņa. Ja? Mums tā bija sirdsapziņa. Un ja mūsu sirdsapziņa mūs nosodīja, un mūsu sirdsapziņa teica, ka viss, tad tajā brīdī, kad es, esmu sev tā nosodījis, ka es nezinu, izveinos šīs situācijas, es nāku pie Dieva. Šī sirdsapziņas balss arī ir šī balss iekšējā, kas mums liek nākt pie Dieva. Tā ir mums, ebrejiem, tie ir šie 10 bauši, kas viņiem norāda uz Kristu, ja, un parāda uz izēju, parāda uz upurjā. Ja. Bet mums tā ir sirdsapziņa. Un Dievs ir interesanti izdarījis, kad viņš žēlastību mums ir iedevis avansā. Un tā ir dāvana. Zināt, ir tā, kad mēs kādreiz dāvinām saviem bērniem, un mēs saprotam, ka mūsu bērni, nav viņi to nopelnījuši. Nav nopelnījuši, bet mēs gribam viņam kaut ko labu uzdāvināt. Un mēs saprotam, ka ja viņš pelnītu šo dāvanu, iespējams viņš šo dāvanu nekad nesaņemtu. Bet mēs viņam šo dāvanu uzdāvinām. Un viņš neko nedarot, pēkšņi saņem šo dāvanu. Viņš saņem šo dāvanu un viņa sirds mainās. Viņa attieksme mainās. Viņš sāk novērtēt to, ko viņš ir saņēmis. Un tas pats ir ar mums. Kad mēs saņemot šo žēlastību kā dāvanu, mēs viņu novērtējam. Ja? Atcerieties, pirmā lieta ir ticība, kas no mums ir nepieciešama. Ja mums ir ticība, tad mēs nākam šajā ticībā pie Dievu, ticībā pieņemam šo dāvanu, un šajā ticībā mēs viņu arī spējam novērtēt. Ja? Tad šo dāvanu mums ir sagādājis Jēzus Kristus, Ješua pie krusta. Ja? Un tā ir šī Dieva žēlastība, piedošana. Ja? Šis upuris, kas bija upurēts, pirms mēs kaut ko bijām vēl piedzimuši, viņš jau bija upurēts šis upuris par mūsu grēkiem. Avansā jau tas tika upurēts. Mēs vēl nebijām piedzimuši, bet Jēzus Kristus sevi kā upuri ģēru atdeva pie krusta savu dzīvi. Ja? Izlēja savus asins. Tādā veidā sagādājot avansā. Mēs saprotat, interesanti. Mēs nebijām vēl piedzimuši, bet dāvana jau mūs gaida. Kā Dievs ir izdarījis? Interesanti. Nebijām piedzimuši, bet dāvana jau gaida. Un tā ir šī žēlastība, kas katram vienam ir paredzēta, sagādāta. Un Jēzu Kristu, Ješua, viņā mums ir viss, viņā mums ir uzvara, mums ir pilnīgi viss, kas mums ir vajadzīgs, neskatoties uz to, cik vāji mēs bijām līdz tam, vai cik vāji mēs jūtamies, vai jutāmies. Neatkarīgi no mūsu sajūtām. Viņā ir uzvara un viss pārējais, kas mums ir nepieciešams labai, pilnīgai, pilnvērtīgai dzīvē šeit uz zemes, un plus glābšana pēc tam, kad mēs būsim nogājuši šo zemes ceļu, glābšana, jeb mūsu absolūtais mantojums. Efeziešiem 2. nodaļas 6. pantā ir rakstīts, ka viņā, Jēzu Kristu, mēs esam nosēdināti debesīs. Šeit mums šorīt vēl bija tāda saruna par cilvēku, par jaundzimušu cilvēku autoritāti un tā tālāk Dieva bērnu. Jaundzimušam Dieva bērnam, tas, kurš ir tikko piedzimis, viņam ir autoritāte, ārkārtīgi liela garīgajā pasaulē. Sātans no viņa mūka pagabala. Mēs nerunājam par subordināciju un autoritāti Dieva ķermenī, Jēzus Kristus miesā.
tas ir cits stāsts. Ja? Bet tad, kad cilvēks piedzimst no svētā gara, viņš ir nosēdināts Jēzu Kristu debesīs. Kur vēl lielāka autoritāte? Kur vēl lielāka autoritāte? Viņam pietiek tikai nošaudīties šim jaunpiedzimušajam, un Sātans jau šitā jau, ja? Atliek tikai papīkstēt un gatavs. Tā notiek. Ja mēs esam piedzimuši no svētā gara, ja mēs esam pieņemuši žēlastību. Lūk. Bet tas ir tikai mūsu sākotnējais stāvoklis. Tas ir tikai sākotnējais stāvoklis. Mēs augam. Mēs esam piedzimuši. Mēs esam pieņēmuši žēlastību šo te dāvanu. Mums ir ticība, paļaušanās. Mums ir tāda ticība sākumā, kāda nekad. Vienkārši tāda, kad tajā brīdī mēs varam kalnam teikt, meties jūrā un kalns iemetīsies jūrā. Tajā brīdī mums ir pārdabiska ticība. Bet tas ir tikai sākotnējais stāvoklis. Mums ir jāsāk pieaugt. Un mēs pieaugam un pieaugot. Ja mums ir ticība un ir šī žēlastība, mēs esam saņēmuši šo žēlastību, tad kaut kas notiek ar mums. Notiek ar mūsu dzīvē, ja? Notiek ar mūsu sirdī. Un Dievs mūs, kā es jau teicu, ticībā arī taisno, labo. Tad taisnošana tā ir labošana. Ja? Paskaidrošana. Ja? Tad taisnošana tā ir labošana. Dievs mūs labo, koriģē. Ja? Un sāk notikt šis process, ko mēs saucam par svētošanos procesu. Svētošanās process. Mēs esam svēti Dievu taisnībā. Dievs mūs ir attaisnojis, un viņš mūs ir nosaucis par svētiem, nolicis par svētiem. Mēs esam svēti, visi. Bet mums ir jāpieaug svētumā. Mēs nevaram pieaugt žēlastībā, ja tā var izteikties. Mēs varam pieaugt svētumā. Jo žēlastība tā ir Dieva daļa. Svētums, ja pieaugt svētumā, tā ir mana un tava daļa. Un tad, kad mēs piedzimstam no Dieva svētā gara, pieņemam viņu žēlastību, un viņš mums dod žēlastību. Viņš ir bagāts žēlastībā. Mēs to ticībā pieņemam, tad mēs sākam svētoties. Mūsu dzīve parāda mūsu stāvokli, mūsu faktisko stāvokli. Jo mēs esam pieņemuši Dievu žēlastību un dzīvojam Dievu žēlastībā. Timotejam Pāvils raksta 2. Timotejam 2. nodaļa 22. pāns. Viņš saka, beidz no jaunekļa iekārībām un cenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Redzat, ja? Tad Timotejs ir viņa garīgais bērns, Timotejs. Ja? Un viņš viņam māca un saka, Timotej, tu esi piedzimis, tev ir autoritāte, viss ir, bet tu esi jauns, bet tev ir jābēg no jaunekļa šīm te iekārībām. Ja? Tas ir svētošanās process. Tas ir tavs dzīvesveids, jaunais dzīvesveids. Tas ir tavs dzīvesveids. Nevis mūkot no jaunekļa kārībām, dzenoties pēc taisnības, ticības un mīlestības. Tu saņem žēlastību, bet žēlastība tev jau ir iedota. Un ja tev ir šī žēlastība, tad tev ir jādzīvo. Ja tu esi saņem šo žēlastību, tad tev ir jādzīvo ar šo te jauno dzīvi. Tu esi jauns radības, tu neesi, kas tu biji vairāk. Un tavs dzīves stils mainās. Un Pāvils to viņam paskaidro, parāda. Titam viņš saka, 2. nodaļa arī, 11. 12. pāns Titam. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu, tad pestīšana ir glābšana, kam nepatīk vārds pestīšana, ja? Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes glābšanu visiem cilvēkiem. Audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdevības un pasaulīgajām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbiņīgi dzīvojam šī laikā. Ir atspīdējusi žēlastība. Kas ir žēlastība? Žēlastība ir Dieva dāvana. Ko tar žēlastība? Audzinādama mūs. Izrādās, žēlastība ir audzinātāja. Izrādās, ja es esmu pieņēmis Dieva žēlastību, žēlastība mūs audzina. Mani audzina, tevi audzina. Ticībā Dievs mani labo, taisno, žēlastība audzina. Ko varētu? Un vēl viņš laists mūs. Es kaut kā.
3 lietas, labas lietas. Ja? Lūk, ticībā Dievs mūs laboja ar taisno, bet žēlastībā viņš mūs audzina. Un šeit varam atkal padomāt. Cilvēks, kurš tik un tik gadus. Es nemāku par jaundzimušiem. Viņiem jāsāk, viņi šo ceļu sāk. Bet par cilvēkiem, kas jau ir jau gadiem jau. Un es domāju, tik neaudzināts Dieva bērns, sauksim tā. Jautājums ir, vai viņš vispār ir pieņēmis žēlastību, vai viņš vispār dzīvo žēlastībā. Kādā vidē viņš dzīvo? Kur viņš dzīvo? Ja viņa dzīve ir tā kā kurmerkuma, ja viss, ko viņš dara, ir tā kā kurmerkuma, tā nav žēlastība. Tad viņš nedzīvo jaunajā derībā. Es nezinu, kādā derībā viņš dzīvo. Jo, ja cilvēks dzīvo jaunajā derībā cilvēks caur Jēzus Kristus upuru saņem žēlastību, un žēlastība ir tā, kas viņu māca, skolo, audzina. Lūk, kas ir žēlastība. Ja nē, es gribu teikt, ja žēlastība tev neaudzina, tad krieviski ir tāds labs teiciens. Latvijas varētu nosaukt nelietis. Vienkārši nelietis šis cilvēks ir. Viņš nelietīgi izmanto Dieva vārdu, visu viņš izmanto nelietīgi. Krieviski mirzāvets. Ja? Un kad mēģinām šādu cilvēku vienkārši noraksturot, kas viņš tāds ir, ja? Un tad cilvēks ar pieredzi saka, da un prostam mirsāvets. Ja? Tur runāt par to, ka viņš ir Dieva bērns vai kaut kas, viņš nelietīgi valkā Dieva vārdu. Viņš nelietīgi. Jo žēlastība viņu neaudzina. Viņš ir pieņēmis un vienkārši, tā kā līdzīgi kā tie 2 dēli, ja, un tas jaunākais paņēma un visu izšķēdēja. Lūk. Kur viņam vieta ir? Tādā, kad viss izšķērdē. Varbūt pēc tam nāk, kad viņš būs šis cilvēks nonācis tur kopā ar cūkām, varbūt, kad viņš tad Eurika atnāk viņam apskaidrība, ka tomēr jāiet ir un jālūdz piedošanu pie tēva. Varbūt. Un es ceru, ka tā ir. Jā, labi, mīļie. Tātad žēlastība ir audzinātāja. Un romiešiem viņš saka 6. nodaļā, tad 14. pantā Pāvils, ja? Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat padot bauslībai, bet žēlastībai. Lūk, ļoti vienkārši. Ja žēlastība mani un tevi audzina, esmu padots žēlastībai. Ja žēlastība mani neaudzina, tad vienīgais, kas var šādu cilvēku audzināt, tā ir bauslība. Tas arī viss ir. Tātad viņš ir padots bauslībai. Viņš nav jaunajā derībā. Viņš nav jaunajā derībā. Viņš nav novērtējis Jēzus Kristus asiņu darba cenu. Tātad mēs neesam padot bauslībai. Ja tad grēks vairs nebūs mūsu kungs. Žēlastība mūs ir izaudzinājusi, ticība mūs ir iztaisnojusi, un mēs neesam no tā brīža padot bauslībai, jo bauslības būtība izpaužās mūsu dzīvesveidā. Mūsu dzīvēs. Viss. Ļoti vienkārši. Bet tas jau ir kā rezultāts žēlastībai, nevis žēlastība kā rezultāts bauslībai. Kad baušļu būtība piepildās mūsu dzīvēs, tas ir žēlastības rezultāts. Viss tāda formula, ja drīkst. Tad žēlastība ir Dieva dāvana. Vēlreiz, viņi nevar pieaugt vai samazināties. Ja? Dievs viņu mums var iedot žēlastību. Viņš ir bagāts žēlastībā, un viņa žēlastība atjaunojas katru dienu. Tā ir Dieva prerogatīva, ja tā drīkst teikt. Viņš šo žēlastību dod, atjauno katru dienu. Jo vairāk mēs viņu ņemsim no viņa, jo vairāk viņš mums viņu dos. Jo vairāk mums viņu vajag, jo vairāk viņš dos. Rakstīts, kur vairojas grēks, tur vairojas žēlastība. Jo vairāk grēks cilvēks ir sagrēkojis, jo viņam lielāk ir nepieciešama žēlastība. Jo viņš lielāk saņem žēlastību, jo vairāk viņš mīl Dievu.
Jo vairāk viņš mīl Dievu, jo vairāk viņš nevar savādāk dzīvot nemaz. Tas ir tikpat vienkārši, cik 2x2 5. Elementāri vienkārši. Nu, kādam tā ir, diemžēl, ne? Labi, kad mēs, nu jā. Jā, bet tātad mūsu svētošana un taisnošana, tam ir jāpieaug proporcionāli mūsu ticībai. Viss, punkts. Formula un formulāri atstāja. Kad mēs piedzimstam no Dieva gara, mēs kļūstam taisni. Ja? Viņa taisnībā, viņš mūs attaisno. Piedod un attaisno. Un mēs kļūstam no tā brīža, kā es jau teicu, svēti un nevainojami. Ja mūsu dzīves nemainās, tas norāda, ka ne tikai mēs nepieaugam svētumā, kā es jau teicu, pēc gadiem. Tas nenotiek varbūt momentāli, ja? Bet ir jāparādās kaut kam, augļiem ir jāparādās, ja? Dzīvēm ir jāmainās. Ja? Un ja nemainās, tad tas norāda, ka mēs ne tikai nepieaugam svētumā, tad ne tikai nesvētojamies, ja? Bet mums nav arī ticības, ko es jau teicu. Ja? Nav ticības, jo ja tas tā būtu, ja būtu šī ticība, tad žēlastība darbotos un audzinātu. Viss elementāri. Tas ir tik vienkārši, kad mēs vienkārši paņemam un paskatāmies. Ticība un žēlastība. Un ko viņas dara? Kāds ir viņa mērķis? Kāpēc viņi tiek mums iedot šī žēlastība? Kāpēc ir nepieciešama ticība? Viss. Un tagad, ja kāds saka, ka viņš tic, vai ka viņš ir pieņemis Dieva žēlastību, tad tam ir jāspaužās viņa dzīvē. Ja nav, tad viņi, diemžēl, šim cilvēkam ir labākā gadījumā zināšanas, ja? Kaut kādas zināšanas. Tad žēlastība mūs audzina, lai mēs atsacīdamies no bezdevības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šī laikā. Ja? Šī laikā. Tas ir Titam 2.12, ko es jau lasīju. Un vēlreiz atgādinu, ka jaunajā derībā ir rakstīts skaidrgaiši, ka nevis bauslība mūs māca, bet žēlastība māca. Žēlastība mūs māca. Bauslība mūs noved līdz Kristum, ja vajag. Bet žēlastība mūs māca. Un žēlastības rezultāts ir svētums, jeb svēta dzīve. Tas ir žēlastības rezultāts. Un ja mēs ticam, žēlastība mūs audzina, ticība labo, svētais gars, kas mīt mūsos, to dara, un mūsu dzīvē sāk parādīties augļi. Un tie ir svētā gara augļi. Ja? Nu, tātad svētums ir rezultāts. Svētums ir mūsu ticības un žēlastības rezultāts. Var pierakstīt formulu. Svētums ir žēlastības un ticības rezultāts. Galatiešiem 5. nodaļa par gara augļiem. Ja es pieminēju gara augļus, ja? Galatiešiem 5, 22. un 23. pants. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, ārturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir augļi. Tie ir mūsu dzīves augļi. Mūsu jaunās dzīves augļi. Tad svētums un gara augļi nav vārdi, bet mūsu dzīves rezultāts. Atcerieties, svētums vai svētumīga izturēšanās tie nav tātad svētumīga izturēšanās kā vārdi. Tas nav svētums patiesais. Svētums un augļi, tas ir mūsu dzīves rezultāts, ja mēs dzīvojam žēlastībā un ticībā. Ejam uzreiz pie miesas darbiem, tāpat 5. nodaļa, 2 panti augstāk. 19. 20. pants Galatiešiem 5. Bet zinām ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, bušana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība un tā tālāk. Ja? Nu, ķecerība ir maldu mācība. Nu, ko lai saka par miesas darbiem? Es esmu redzējis, kā miesīgi cilvēki, miesīgs cilvēks, es uzreiz gribu vilkt, lai jūs saprotat, par ko ir runa. Miesīgs cilvēks ir vienādības zīme dvēselisks cilvēks. Ja? Jo tie ir cilvēki, kam nav gara. Dvēselisks cilvēks
ir dvēselisks cilvēks, vienlīdzības zīme miesīgs cilvēks, jo viņiem nav gara. Garīgs cilvēks un miesīgs cilvēks tie ir divi dažādi cilvēki. Diemžēl viņi ir draudzēs arī. Ja? Viņi arī draudzēs. Un esmu redzējis, kā šie miesīgie, dvēseliskie cilvēki draudzē un arī ārpus draudzes, ja, kā viņi uzvedās. Ja. Visi viņi pārliekā, viņi cenšas. Jūs nedomājat, ka viņi necenšas. Viņi brīžiem ir vēl centīgāki nekā garīgie cilvēki. Ja. Bet šī pārliekā cenšanās ir raksturojama tikai ar diviem vārdiem. Miesas darbi un reliģija, diemžēl. Miesas darbi un reliģija. Tur nav nekā cita. Ja viņi būtu no gara atzinuši, ja viņiem būtu gars, tad būtu pavisam savādāk. Pavisam savādāk tas viss izpaustos. Un to pēc laika redzēt. Tad neieredzēt. Teiksim, ar neapdrinot acis, to vispār grūti ir sākumā ieraudzīt. Pēc tam tikai būs tāda aizdevums, bet, pēc tam tas parādīsies. Ja? Un problēma ir tā, ka tur, kur ir miesas darba un reliģija, būtībā tā ir vieta, jeb vide, kur valda likums. Un šādā vietā neesmu redzējis patiesu mīlestību, prieku un mieru. Neesmu redzējis. Tur, ja arī kaut kas ir, tad, teiksim, ja mēs runājam par prieku, tad tas prieks, miers ir viltots, es uzreiz pasaku, ja? Un prieks ir tāds tik skāps, tas tāds pievilkts aiz ūsām, ja? Kad, jāpriecājās taču, jāpriecājās, ja? Diemžēl reliģija neļauj priecāties. Atcerieties šo, atkal man tikko atnāca atmiņā, šis vecākais dēls. Tu man neesi devis, Jēru, vai Jaunēnu, lai es ar saviem draugiem priecātos. Viņš nemāk priecāties. Viņš uz lauku strādā. Rukā, lai dabūtu žēlastību, lai dabūtu mantojumu. Tēvs saka, klausies, tu viss, kas ir mans, tas ir tavs. Jā. Tu man, tur labi, tur ir dziļa nozīme vēl, tur vai Jaunēni, tur vēl mēs varam dziļāk rāk, bet tā nav šīs dienas tēma, tas varbūt kā citreiz mēs varam pieskarties dziļāk, bet tā ir, jā, viņš vēl nav saņēmis šo Jēru, jā. Lūk, pēc jaunākais dēls atnāk, krīt grēka nožēlā tēva priekšā viņa rokās, saņem žēlastību, un viss. Un tēvs momentāli, ko viņš rīko ballīti. Tas tēvs neiemācīja vecāko dēlu. Jā. Bet, ko nozīmē iemācīt vai neiemācīt? Jā. Tas ir šīs dienas stāsts. Vecākais dēls varēja to visu dabūt. Tieši tāpat kā jaunākais dabūt. Tieši tādā veidā, precīzi. Nevis ar pārmetumiem vai ar skaudību, jo šeit ir rakstīts, kad tie ir miesas darbi. Nenovīdība, dusmas, ķildas, ienaids. Tas viss, kas raksturo vecāko brāli. Skaudība, jā. Tie ir miesas darbi. Un diemžēl cilvēki, kuri nav iepazinuši žēlastību, viņu, teiksim, dzīve sastāv no miesas darbiem. Ja mēs galatieši, bet tur ir ļoti uzmanīgi ir jālasa, jo es arī daudz reizes esmu lasījis vēstuli galatiešiem, bet tiešām ir jāiedziļinās šajā vēstulē un jāredz, kad par šiem te miesas darbiem Pāvils runā par tiem cilvēkiem, kuri pie evaņģēlija, kuri pie Dieva žēlastības ir pielikuši klāt bauslību un apgraizīšanos. Saprotat? Un automātiski uzreiz no gara gars vienkārši atkāpjās maliņā, ja tu gribi tā, tad viss kārtībā, tad tā, ja. Pēc kaut kāda laika, kad Pāvils atnāk pie galatiešiem, ja, viņš saka, jūs, galatiešiem 3. nodaļa, 1. pāns, ja, un 2.
un 3. Jā, 1.3 panti. Viņš atnāk pēc kādu laiku pie galatiešiem, tad, kad tie, saucamie viltus mācītāji bija pabijuši tur tajā, teiksim, galatiešu draudzē un sagrozījuši prātus viņiem, ja? Un viņš viņiem saka, jūs neprātīgie galatieši, kas jūs apmājas? Citiem vārdiem sakot, šis vārds apmājas ir nobūris, apdullinājis, sajaucis jūsu prātus, ja? Tātad jūs neprātīgie galatieši, kas, tātad, jūs ko jūs esat sadarījuši? Kas jūs ir jūsu prātus sajaucis? Kas jūs ir nobūris, ja? Jūs, kam acs priekšā ir tēlots, Jēzus Kristus krustā iztais, tēlots, nevis īstais, bet tēlots. To vien vēlos no jums zināt, vai jūs garu esat saņēmuši, tātad vai jūs, kad piedzimāt, vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem, vai ar ticības sludināšanu. Viss. Bija nepieciešama ticības sludināšana, lai viņi noticētu tam, kas notika pie krusta, lai viņi saņemtu garu, lai viņi piedzimtu, lai viņi saņemtu žēlastību šajā ticībā. Saprotat? Jo caur bauslības darbiem tu nevari saņemt garu. Tu būsi vainīgs vienkārši. Tu būsi vainīgs visu laiku. Tāpēc ir vajadzīga šī ticības sludināšana, tad uzticēšanās tam, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta. Vēlreiz saku, lai kāds man nepārprast. Bauslības būtība parādās pēc tam mūsu dzīvēs. Tas ir mūsu dzīvesveids, jaunais. Ja? Mēs dzīvojam pēc Dieva likumiem, tāpēc, kad mēs piedzimstam, tas tiek ierakstīts mūsu sirdīs. Viss šī būtība, caur žēlastību viņi iemājo mūsu sirdīs. Ja? Lūk, tātad vai jūs gar esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Vai jūs esat tik neprātīgi garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt? Ja? Lūk. Bauslības piepildīšana kā rezultāts, tā tam ir jābūt, kā žēlastības rezultāts, bet nevis pielikt klāt pie žēlastības vēl bauslību, ja? Un mēģināt uztaisīt tādu miksu, ja? Man patīk Krievu rosolu, viņi sauc viņu pa Olivier. Wow! Un mēs uz jauno gadu ēdīsim Olivier. Wow, kas tas tāds ir? Vajadzētu recepti dabūt. Skatos, tas taču rosols. Lai mums nesanākt rosols, ja? Jāēd ir tīri produkti, ja? Un žēlastība tiešām tas ir šis tīrais produkts, kas ir ļoti noderīgs mūsu veselībai, mūsu attīstībai. Savukārt, kad atgriežamies atkal pie garaugļiem, ja, kad Pāvils pirmo reizi sludināja pie galatiešiem, viņš rakstīts, ka viņš bija savas miesas nespēkā, ja, slims. Un galatieši bija tik žēlastības un svētā gara pilni, ka viņi bija gatavi izraut savus acis un atdot tās Pāvilam. Lūk, tas ir viens no garaugļiem. Cilvēki, kad piedzimst, ja, no svētā gara, viņi ir gatavi otra dēļ, šī gadījumā Pāvila dēļ, viņi bija gatavi pilnīgi savus acis viņam atdot. Saprotat? Tā ir upurēšanās, tā ir ticība. Lūk, tā ir uzticēšanās tam, kas tev dāvājas dzīvību un glābšanu. Lūk, kā jau teicu, kad pēc Pāvila atnāca kaut kādi, ja, un sāka mācīt bauslību un apgraizīšanu, kaut kur pazuda miers un prieks, un sākās miesas darbi. Lūk, kad mēs esam zem likuma, tas nospiež, ja, un rezultāts tam ir miesas darbi. Tas ir galatiešos. Ja jūs uzmanīgi lasīsiet, jūs redzēsiet, ka galatiešu miesas darbi ir rezultāts bauslības sludināšanai un apgraizīšanas sludināšanai. Tie ir miesas darbi. Kad mēs esam zem žēlastības, rezultāts ir gara augļi. Galatiešos tas ir tik labi redzams. Es jums vienkārši tā kā paskaidroju, ielieku, sagramoju sakošāju un ielieku mutē, tā kā putnu māte putnēniem, apmēram tā. Ja? Un vienkārši pārlasiet, ļoti īsti vēstuli, nav gara, ja? Pārlasiet un jūs sapratīsiet. Ja? Kad esam zem žēlastības, ja kad esam žēlastībā, ja? Rezultāts ir
gara augļi. Kad esam zem likuma, rezultāts būs miesas. Piemēram, ja mēs gribam kādus iemācīt būt atturīgiem, kā piemēram, ja? Atturība ir viens no svētā gara augļiem, un mēs tagad mācam atturību. Ja? Sludinājumam, piemēram, tev ir jāsaņem sev rokās, tev ir jāspēj sev kontrolēt, jābūt centīgam. Kāds būs rezultāts? Kāds domā? Tev jācenš, norausies, protams, ka norausies. Tu nespēsi to izdarīt, tu nespēsi. Tāpēc, ka tev jācenšās, un kaut kāds brīdis būs vienkārši tu norausies. Tā ir. Bet ja mēs cilvēkiem mācīsim, ja sludināsim par Dievu žēlastību, rezultāts būs mīlestība, prieks, miers, un kā viens no pēdējiem ir atturība augļiem. Tā ir. Cilvēki, kas dzīvo Dievu žēlastībā, viens no gara augļiem ir atturība. Tā ir. Viņš nav pirmais vai no pirmajiem, tāpēc nevajag, teiksim, kādam uzreiz izsamist, ja? Bet pirmie svētā gara augļi ir mīlestība, prieks un miers. Un tā ir mīlestība, ko mēs varam vienkārši ieraugot to, tā mīlestība rodas mums ieraugot to, cik Dievs mūs mīl. Kad mēs to ieraugam, cik Dievs man tik tiešām mīl, pretreakcija, ja nevar būt nekas cits kā arī mīlestība. Nevar nekas būt. Un tu saproti, ka viss pārējais ir, kā tur bija tur kaut kāda Pāvils saka mēsli, ja, vai vienalga, kas sēnals, nekas salīdzinoši ar Dievu mīlestību, ar to, ko tu esi piedzīvot. Jāņa evaņģēlijs, mēs te tuvamies nobeigumam, te būs man arī tāds paskaidrojums, mazliet labojums latviešu tulkojumam. Jāņa evaņģēlijs 6. nodaļa, 28. 29. pāns. Tad tie viņam sacīja, tie tātad mācekļi, viņš tas ir Jēzus. Tad tie viņam sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem? Jēzus atbildēja viņiem, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Es mazliet tagad paironizēšu un izskaidrošu, kā tas ir latviski. Mācekļi saka, ok, mēs esam dzirdējuši labo vēstu, mēs esam noticējuši, bet kaut kas noteikti vēl ir jādara. Kaut kas ir jādara. Ko mums darīt, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem? Jēzus viņam saka, nekas jums nav jādara, tāpēc, ka tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tātad tas ir Dieva darbs, tātad Dievs strādā pie tevis, viņš tev ir uzdāvinājis ticību, tu tici, un tev nekas nav jādara. Piemēram, jūs man prasat, kas man jādara, lai būtu daļa pie Dieva vai pie Dieva darbiem. Es saku, nekas nav jādara. Dievs jau tev viss ir iedodas, ticīgi ir jau viss pats ar sev noslēdz darību, viss kārtībā. Tas ir piedodiet, bet tas ir pēc latviešu bībās tulkojuma. Krieviski es izlasīšu. Un pēc tam es būtiski iztulkošu arī latviski, jo krieviski ir ļoti labi uzrakstīts. Es jau vairākus tulkojumus pārbaudu. Итак, сказали ему, mācekļi teica ему, Иешуа, Иезу, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Latviski. Mācekļi jautāja Iešuā, kas mums jādara, lai darītu Dieva darbus? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Tātad, kas mums jādara, lai darītu Dieva darbus? Nevis, lai būtu daļa pie Dieva darbiem, bet kas mums jādara, lai mēs darītu Dieva darbus? Jēzus atbildēja viņam Iešuā. Lūk, Dieva uzdevums. Вот дело Божье. Дело tulkojās nevis tikai kā darbs. Дело, tas ir задание. Krieviski pārīstupēt. Дело, tas ir uzdevums. Saprotat, uzdevums. Ja? Lūk, Dieva uzdevums. Vot, un vot nekādā gadījumā nav iztulkojums kā, vot nav kā, vot ir lūk. Nekāda vot nav kā. Lūk, Dieva uzdevums.
lai jūs, un tagad komats, lai jūs, kāds ir šis uzdevums, lai jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Kas man ir jādara, lai man būtu daļa pie Dieva darbiem? Jātic tam, ko viņš ir sūtījis. Nevis, Dievs viss ir izdarījis. Jums jau viss ir kārtībā, ko jūs cepaties. Nē, tātad lai man būtu daļa pie Dieva darbiem, man ir jātic. Man ir jātic. Ticība ir mana un tava daļa. Man ir jātic. Man ir jānotic tam, ko Dievs ir sūtījis. Tam, ko Dievs ir sūtījis. Un ja es ticu tam, ko Dievs ir sūtījis, vēlreiz paskaidroju. Ticība nav zināšanas. Ticība ir uzticēšanās, paļaušanās, stipra paļaušanās. Abrahāms uzticējās Dievam, un viņam tas tika pieskaitīts par taisnību. Ja mēs esam Abrahāma mantinieki, tad tas pats apsolījums, kas ir Abrahāma, tas pats attiecās arī uz mums. Tāpēc, ka Abrahāms saņēma savu taisnību, rakstīts ir, kad viņš uzticējās Dievam, un Dievs viņam to pieskaitīja par taisnību. Kas notika? Abrahāms uzticējās. Abrahāms ticēja Dievam, un Dievs viņu attaisnoja. Un rakstīts tālāk, bauslība tika iedot 430 gadus vēlāk. Par nepaklausību. Tāpēc, ka dum iedeva bauslību, lai norādītu. Tātad ticība, attaisnošana pēc ticības, tā ir Abrahāma ticība. Mēs saņemam šo pašu attaisnošanu. Tikai tad, ja mēs noticam. Tāpat kā Abrahāms. Kā Abrahāms noticēja? Dievs saka, Abrahām. Tajā brīdī viņš vēl bija Ābrams. Ābrams saka, jā, kas ir? Dievs saka, ej, kur es tev norādīšu? Abrahāms, ko tad Ābrams tajā laikā? Ko viņš dara? Paņem sievu, latu. Un vēl tur kaut 70 cilvēku kopā bija, ieskaitot viņu tēvu. Un aiziet. Uz kurien iet? Dievs saka, es tev rādīšu, uzticies man. Ej, vai tava ticība ir tāda pati? Nē, kamēr es neredzēšu tās brūces, kur es varu ielikt to pirkstu iekšā, tikmēr es neticēšu. Ja? Kamēr Dievs man neizdarīs brīnumu manā dzīvē, es tikmēr neticēšu. Kamēr neuzcelsies lūk tas mirušais, vai kamēr neatvērsies debesis, kamēr šeit pērkons nenorūcēs, ja šajā telpā, es tikmēr neticēšu. Dievs jā, tikai tādā veidā, jā. Cilvēkam vajag fiziski pierādījumu obligāti. Tā ir. Pierādījums ir izmainītās cilvēku dzīves. Pierādījums ir visapkārt, kad mēs paskatāmies, cik brīnišķīgi Dievs viss ir radījis. Tas ir pierādījums. Pierādījums ir viņa dēlam, kurš dzīvoja šajā pasaulē un nomira pie krusta. Un vēsturnieki to ir aprakstījuši, liecinājuši. Tur nav vienkārši Bībelē tas rakstīts, tas ir visās vēstures kronikās aprakstīts tā laika. Un tas ir nonācis līdz mūsdienām, un tā ir patiesība. Tā tas ir. Un pienāks laiks, un Jēzus Kristus, viņš parādīsies, rakstīts tiem, kas viņu gaida. Es gribētu pārfrāzēt. Tiem, kas viņam uzticās. Tiem, kas viņam uzticās. Tiem viņš arī parādīsies. Lūk, tātad mūsu darbs sastāv no ticības, no paļaušanās, no uzticēšanās tam, ko Dievs ir sūtījis. Lūk, tā ir žēlstība un tā ir ticība, un tas ir tas, kas darbojās un jādarbojās mūsu dzīvē. Es gribu noslēgt arī ar Jāņa evaņģēlija 6. nodaļu, jo Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā ir rakstīts arī par Jēzu kā dzīvības maizi. Jo viņš arī ir dzīvība. Pateicoties viņam, mēs esam saņēmuši žēlstību, un mūsu ceļš ir no ticības uz ticību, kā ir rakstīts. Un no ticības uz ticību mēs
virzamies šajā dzīvē. Mēs virzamies Dieva žēlastībā. Dieva žēlastībā mēs virzamies tālāk. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī ticība, lai žēlastība darbotos mūsu dzīvēs. Jāņa Evaņģēlijas 6:30 pāns. Tad tie sacīja, ir sarunas ar mācekļiem un Jēzu šo. Tad tie sacīja viņam, kādu ziņu tu rādi, lai mēs to redzētam, tev ticam. Ko tu darīsi? Redzat, cilvēkiem vajag kaut ko. Saka, kādu ziņu tu mums rādīs, lai mēs ticam? Ja? Lai mēs noticam. Pirms tam viņš saka, jūsu uzdevums, tātad, savādāk, Dieva uzdevums ir, lai jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Ja? Tas ir 29. pāns. 30. pantā viņi prasa, kādu ziņu tu mums rādīs, lai mēs to redzētam, tev ticam. Noticam. Parasts cilvēcīgs jautājums. Ko tu darīsi? Jēzus uz viņu jautājumu atbild interesanti. Viņš saka viņiem, 35. pantā, es tur izlaižu pa vidu, tur dažus pants. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesauks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Viņi prasa, kādu ziņu tu mums rādīs, viņš saka, kas nāks pie manis, kas man ticēs, tam nesauks un neslāps. Ļoti vienkārši. Interesanti, ka šī zīme, viņa apgriežās pēc tam pretēji caur mums. Nevis viņš mums rādīs kādu zīmi, bet mēs nākam pie viņa, noticam, un mēs saņemam no viņa šo slāpju un izsalkumu remdēšanu. Un ir interesanti, cilvēkiem šis slāpju un izsalkumu remdēšana, tas ir šis vienmēr mūžīgais, ja es drīkst tā teikt, eksistenciālais jautājums. Ja? Kas es esmu? Kas ar mani būs? Kas būs pēc nāves? Saprotat? Tie ir jautājumi, ko cilvēks bez Dieva nevar atrisināt. Bez Dieva nav atbildes uz šiem jautājumiem. Ja? Bet, kad mēs nākam pie Dieva un noticam viņam, mēs saņemam atbildi. Viņš mums pabaro un padziļina. Un miers un prieks ienāk mūsu sirdīs. Tie cilvēki, kur neuzticās Jēzum, viņi ir norūpējušies. Viņi norūpējušies par rītdienu, par parītdienu, par aizparītdienu un tā tālāk. Tie cilvēki, kas tic, viņi nerūpējās, bet viņi ir uzticējušies pilnībā savam kungam. Viņi zina, ka rūpes nāks paši par sevi, kas ir jādara, tas ir jādara, protams, jā, kā tam kungam, bet sirdīs ir miers. Cilvēki dzīvo ar prieku un mieru savās sirdīs. Jo viņi zina savu nākotni. Viņi ir pēduši un padziļināti. 37. pāns. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Tas ir vienkārši mums ir kā varētu teikt. Nē, es pat domāju, gribētu teikt, ka tas ir kā kaut kāda pamata tēze vai pamata kaut kāds postulāts, kas mums ir jāzina. Un katru reizi, kad kāds cilvēks saka, Dievam jau, ka man nav nekādas daļas. Man dzīvē nav nekad veicies, tur tā un tā un tā un tā. Dievs par mani vispār ir aizmirsis vai arī un tā tālāk. Un cilvēks varbūt kaut kādā veidā uz Dievu pat ir apvainojies. Un šeit Dievs mani negrib redzēt, esmu tur tāds un tāds, viņš man atstūms, ja? Viņš man tādu nekad negribēs redzēt. Un šeit ir tas, kas mums ir jāzina šādiem cilvēkiem pateikt, ka Jēzus šo saka, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Tātad katrs cilvēks, kas nāk pie Jēzus, viņš ir tēva dots, tēva ierosināts. Cilvēkam ir jāatsaucās tikai. Tēvs visu laiku mēģina ierosināt cilvēkus, nāks pie viņa. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Tas ir tas, kas mums jāzina. Nevienu cilvēku Dievs nekad nav atstums, ja viņš nāk pie viņa. Tādā ceļā, kā es sākotnēji runāju. Es nerunāju par zināšanām, par gudrību, es runāju par sirdi. Neatstums. Dievs nekad sagraustu, noskumuši sirdi, nekad Dievs neatstums. Nekad nenoraidīs.
51. psalms, ja? Ja. Nekad. Bet tā, 39. pāns, bet tā ir mana sūtītāja griba, tātad Tēva griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nevieka nezaudētu, bet to celt augšā pastarā dienā. Nu, redzat, kas notiek. Tēva griba ir, lai katrs, kas nāk pie Jēzus, lai neviens nepazust. Saprotat? Tas ir tāds apsolījums. Krieviski ir tāds, izteiciens ir drīkst, bez проигрышный вариант. Ja kāds saprat. Variants bez zaudējuma, ja bez zaudēšanas. Nav tukšās biļetes vispār. Pie Dieva, pie Jēzus, kad mēs ejam, nav vispār tukšās biļetes vai kaut kas tāds. Viss ir pilns, saprot. Ja tu nāc pie viņa, viss ir pilns, viss pilns biļetes. Jo tāda ir mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu celt augšā pastarā dienā. Viss. Fantastiskākie apsolījumi. Fantastiskākie. Jo tāda ir mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu, un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu celt augšā pastarā dienā. Paldies Tev, kungs, par Tavu upuru pie krusta. Halleluja. Ebrejiem 4. nodaļa, 10. 11. pāns. Jo kas ir iegājis viņa atdusā, Ebrejiem 4, 10, 11. Jo kas iegājis viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Centīsimies tāpēc iet šī atdusā. Mums ir jāiet atdusā. Atdusā mēs varam iet, vēlreiz, ja kāds nokavēja, vai tikai tagad ieslēdz dievkalpojumu ierakstu, vai tikai tagad pamodās, es nezinu, tad vienkārši attinam atpakaļ, paldies, ka būs ieraksts, un vienkārši sākam no sākuma. Ja? Un mēs ieejam atdusā. Kas ir iegājis viņa atdusā, tas arī pats dusējas no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Jesais saka, 26. nodaļā 3. pantā, viņš saka, kam stipra ticība, tam es dodu savu mieru. Kam vāja ticība, tam nebūs miera. Tas ir Alga kopotos rakstos. Ja, kam vāja ticība, tam nebūs miera, kam stipra ticība, tam es dodu savu mieru. Jesais saka tā. Ja, tā kā mīļie, viss, kas no mums ir vajadzīgs virzīties no ticības uz ticību. No ticības uz ticību. Kāpēc rakstīts no ticības uz ticību? Tāpēc, ka mūsu ticībai ir jāpieaug. Mūsu ticībai ir jāpieaug. Ja mūsu ticība pieaugs mūsu svētošanās process, pieaugs mūsu svētā gara augļi, pieaugs mūsu pazīšana, Dievu pazīšana, pieaugs mūsu miers. Pieaugs mūsu miers. Un tam mēs esam aicināti. Un kā Pāvils saka, kad mēs esam aicināti būt vienā draudzē, vienā miesā, un tā ir Jēzus Kristus miesa. Un kad mēs šodien arī lauzīsim šo te maizi un baudīsim svēto vakarēdienu, tad mēs atkal kārtējo reizi atgādinām sev to, ko mūsu kungs Jēzus Kristus izdarīja pie krusta, ka viņš sev kā upura jēru vienkārši atļauj nokaut par maniem un taviem grēkiem, lai mēs jebkurā laikā varētu nākt pie viņa, lūgt piedošanu, saņemt attaisnošanu, taisnošanu, saņemt paaugstināšanu debesīs, un lai caur mūsu ticību Dievs varētu mūs taisnot, labot, un lai žēlastība mūs varētu audzināt, un lai mums būtu daudz svētā gara augļu. Lai tad, kad mēs būsim debesīs, lai mums būtu ko tur pienest, lai mums būtu ko parādīt, jo kam nebūs svētā gara augļi, tiem būs, tiksim tā, maigi sakot, jānokaunās stipri, ja? Bet kam būs daudz svētā gara augļi, kam būs varbūt netik daudz, bet galvenais, lai viņi būtu. Jo vairāk svētā gara augļi, mēs varēsim pienest tikai Dievam svētā gara augļus. Tā ir mūsu bagātība. Amen? Lai Dievs mūs svēt, palīdz, labo taisno un lai žēlastība mūs audzina. Amen?